Sūties uz skolu, nē. Nē, nebūtu cilvēku. Man vajadzēs 3 sieru burgerus, abo pīrāgu un lielo pīrāgu. Graujoši, viennozīmīgi šī gada līdz šim labākais notikums, kas mums ir noticis. Mēs nebūs Rīgu jābrauc, domāju, Rīgai būs nebūs tik intensīva satiksme vairāk, pateicoties šim McDonaldam Jelgavā. Mēs esam ļoti sajūsmināti, mēs jau nogaršojuši esam visu, kas šeit piedāvāts arī kafijas, dabūjām kupons, jo mēs optimistiskākie bijām. Viena no pirmajiem ieradāmies uz reizām, nevarējām sagaidīt ieradāmies. Nozolniekiem paši pirmie, mēs pat no stundām aizbraucām. Mēs esam sajūsmā. Paldies. No kuras skolas aizbraucām? Nozolnieku vidusskolas. Vai jau nevajag? Vajag, lai visi zina. Varbūt ir kaut kādi negatīvi aspekti? Nē. Pagaidām jau vēl nav to jau. Jā, varbūt ir tas, ka ir tikai viens McDonald's Jelgavā. Varbūt tas ir negatīvais. Cik līdz šim bieži braukājāt uz Rīgu tieši uz McDonaldu? Nu, mēnesī kāds 2-3 reizītes kaut kur tā. Garām braucot pa lielu, nebraucam. Brauc garām, tad jāiebrauc kaut kur. Bet tagad būs fantastiski. Katru dienu es domāju, ja man mēneša biļetes būs. Tā būs man ikdiena. Šitai nav vairs paiet. Ļoti labi. Piemēram, salīdzinoši kā Rīgā. Varbūt šeit pat ir interesantāk nekā Rīgā, jo arī tuvāk mājām pirmkārt. Un šeit ļoti labi uztaisījuši ļoti interesantu visu vidi un tā balonu un dzied ļoti skaisti izstāsta. Ar draugiem mēs vēl bieži atnāksim, it īpaši vasarā, te varētu būt ļoti daudz cilvēku. Un jā, šeit ir laba vieta, kur pasēdēt un atpūsties pēc darba dienas vai vienkārši pēc skolas atnākt vēl, piemēram, mēs. Kāda iespēja pirmo reizi Jelgavā McDonaldā? Nu ļoti labi. Ļoti pa ceļam ir, braucot sevišķi, ja dzīvo Pārlielupē, pa ceļam ļoti vienmēr sanāk. Daudz izdevīgāk nekā Hesburgers, kurš tikai bija viens. Tā kā patīkami, ka ir ārpus Rīgas vēl kaut kur McDonaldi. Cik bieži lietojat tādu pārtiku? Cenšamies maz, bet, gribās jau paretam panušķoties. Tā kā, bet, tā kā būs pa ceļam, varbūt lietosim biežāk. Pats, ka emocijas pārņem pasta. Re, izsaka visu. Jā, es domāju, ko es nākšu, tad kurš Tā es tiešām jau esmu palikušies pēc ceļiem. Labi, ka es nedzīvoju šeit. Ilgi gaidītais brīnums ir noticis arī Jelgavā. Bieži nāksiet? Jā, jā. Katru dienu no rītiem. Jūs skolnieki? Jā. Kurā skola? Tas pats Šitā tik nenosūdzēt direktoru.